Nu tā, Helmondā, Holandē ir 30. marts, man šķiet, es īsti nezinu. 3. diena, kopš esam prom, 4. izbraucām no Rīgas, atbraucām uz Helmondu. Vakar pavadījām vienkārši laiku pa Helmondu, bijām Helmondas pilsētas muzejā. Vienkārši staigājām pa pilsētu, apskatījām to. Šorīt izgāju mazliet pakustēties, paskriet, pastaigāties, kamēr kluss un mierīgs. Ļoti izteikti šeit ir kaut kāda tāda liela baloža. Sēž kokos, tagad gan te nedzird šī vietā, un dūdo nepārtraukti visu dienu, un no rīta īpaši to var redzēt, kā dūdo baloža. Tāda ļoti interesanta, patīkama skaņa. Kas te ir interesanti, ko es tā nebiju agrākos gados piefiksējis, tas, ka šeit cilvēki ir, kā lai saka, ļoti pieklājīgi. Ja kāds iet garām, bet cilvēki bieži iet garām, pārsvarā visi viens otru sveicina. Ja, hi, good morning. Un tas rada tādu ļoti labu, pieņemošu atmosfēru, kur viens otra ievēro, neiet garām kā svešiem, viens otram uzsmaida. Tāds kā ātri vilcieniņš aiziet. Vilciens, starp citu, šeit ir tāda ļoti klusa, tā kā mūsu jaunie tramvaji. Ja? Tā šeit ir vilcieni. Klusi aiziet. Īpaši, kad pilsētā jau ir tāda, dienas kņada, troksnis, vairāk mašīnas brauc, te brīžam pat nevar pamanīt, ka garām aiziet vilciens. Vilcieni ir divējādi. Droši vien, ka mēs arī izbrauksim. Vienstāvīgi un ir divstāvīgi vilcieni. Uz Amsterdamu var aizbraukt ar divstāvīgu vilcienu. Un te arī tādas barjeras ir priekšā, kas droši vien arī viss šīs skaņas mazliet slāpē. Tā, kas šeit ir? Šeit ir nepārtraukti kaut kādi ūdeņi, un ļoti daudz var redzēt nātras un skābens, ja, bet laikam te īpaši neviens nemīl nātras un skābens, varētu zupu izvārīt, ka tieši tagad es eju garām atkal nātrēm. Tā vien gribās kā salasīt, tā ir tā mana mīļākā lieta, ja kāds kādreiz man kaut ko gribētu dāvināt, piemēram, uz dzimšanas dienu, man vajag, lai man uzdāvina nātras, lai var taisīt nātru kotletes vai... Nē, tas pat nav svarīgākais. Svarīgākais ir nātra zupa. Starp citu, es iemācījos tagad no Sanitas brāļa, Laura, to, ka viņš saka, es jau te dzīvoju tik ilgi. Viņš te dzīvo 12 gadus, precīzi neatceros. Viņš saka, es jau vairs neilgojos pēc latviešu ēdienu. Viņš tā nopūtās un teica, ko jūs man te atvedāt? Maizes kukuļus no Latvijas, ja. Sanit nopirks saldums, lielu kasti, visādas cepums un konfekts. Viņš saka, to visu jau man vairāk nevajag, es neilgojos. Normāli šeit, normāli ēdieni, ja. Un tagad ko atkal lai dara ar tiem saldumiem, kas ir savesti. Jā, man ir droši vien līdzīgi. Diezin vai man personīgi iepriecina. Agrāk tā, protams, nebija, ja, bet, dzīvē viss mainās, ja. Ja Laurim tagad būs 40, ja, man mazliet vairāk, izrādās, ka jau pie tiem gadiem tas vairs nav svarīgi, ka tu ņem un tagad notiktais klātu svētku galdu, kur ir tortas, kūkas un tā tālāk. Nē,
Man pat vienu no tā viss nevajag. Lūk, nātrīts. Ēda. Nātra zupa, skābeņa zupa. Šeit to varētu ēst katru dienu šeit pavasarī. Jā. Vēl ir interesanti tas, ka te zāle nepļauj. Bija tāds mazs meža lociņš. Meža, protams, Holandē ir ļoti maz. Jā, tur viss ir zari sakrituši. Prečenieks ejam. Lapas sakrituši un tepat ir aizliegts vākt lapas zarus. Tam visam ir jābūt dabīgi un jāļauj, lai viss tas dabīgi arī te uzturās. Es nevarētu šeit, kā saka, vākt pēc vētrām vai pavasaros, kā Latvijā, Rīgā. Es to daru zaras, tīrīt teritorijas. Te pārsvarā to nedaru. Jāļauj visam dabīgi attīstīties, dabīgs mēslojums paliek zemītei. Nu, tāda ir Holanda. Skatīsimies, kādi piedzīvojumi mūs gaida priekšā. Okeānijas, kur gribam aizbraukt šķiet uz Rotterdamu. Safari parks ar mašīnām braukt, kur garām ies tev lieli dzīvnieki, ziloņi un žirafs. Nu, nezinu, kas tur būs. Kaut kāda tāda doma ir. Paskatīsimies, kas no viss tā būs realizējams, bet sajūta ir mierīga, atspirdzinoša. Es tiešām sāku justies ar katru dienu ar vien labāk. Saspringzinājums pazūda. Miers, pastaigas, skats apkārt uz dzīvu. Nekāda problēma. Un visi te dzīvo, kā jau es sacīju, ļoti draudzīgi kopā. Ir vietējā holandieši, protams, un visādi melna ādas krāsa cilvēki. No Ukraiņu šeit arī diezgan daudz ir. Vakar dzirdēju garām ejot, kā viņi runā, uzreiz varēja atpazīt, ka tie ir Ukraiņi, kur droši vien negribēs no šīs vietas braukt prom un kaut ko citu darīt. Nu tā mēs dzīvojam. Kaut viens morīts aizgāja savās rīta gaitās. Labi, pietiek šorīt.